Šodien baznīca svin svētā gara nosūtīšanas svētkus, vasaras svētkus. Dienu, kad bailes pārtapa drosmēm, klusums kļuva par liecību un aizvērtas durvis atvērās pasaulē. Svētajos rakstos mēs redzam apustuļus aiz aizvērtām durvīm. Viņi bija redzējuši Kristu, bija dzirdējuši viņa vārdus, bija piedzīvojuši augšām celšanās rītu. Un tomēr viņos vēl bija bailes. Bailes no pasaules, bailes no nākotnes, bailes no savas nepietiekamības. Un tad nāk svētais gars. Un tieši tas ir vasaras svētku brīnums. Dievs ne tikai runā uz cilvēku, bet ienāk cilvēkā. Viņš ne tikai rāda ceļu, bet dod spēku pa šo ceļu iet. Mēs dzīvojam laikā, kas nežēlo. Priekš pasaules tev jābūt pirmajam un labākam par visiem. Jāizskatās veiksmīgam, laimīgam, gudram, pašpārliecinātam un laikmetīgam. Pat tad, kad sirdī ir nogurums, apjukums vai vientulība. Bet svētais gars nenāk pie ideāliem cilvēkiem. Viņš nāk pie patiesiem cilvēkiem. Pie tiem, kas meklē, pie tiem, kas šaubās, pie tiem, kas reizēm saka, kungs, es gribu ticēt, bet man ir grūti. Pie tiem, kas savā sirdī klusi jautā, kur ir mans ceļš, kāda ir mana dzīves jēga, vai manai dzīvei ir nozīme. Vasaras svētki mums atbild, jā, tavai dzīvei ir nozīme. Tu neesi nejaušība. Tu neesi tikai kāds puteklis nomaldījies kosmosā vai vēl viens anonīms vārds uz pasaules skatuves. Dievs tevi pazīst. Dievs tevi sauc. Un svētais gars ir tas, kurš palīdz sadzirdēt šo aicinājumu nevis kā spiedienu, bet kā iespējamu dāvanu. Svētais gars ir Dieva klusā elpa tavā dvēselē. Viņš nevienmēr runā skaļi. Bieži viņš atnāk kā miers pēc ilga nemiera, kā drosme pateikt patiesību, kā spēks nepadoties, kā vēlme piedot, kā spēja sākt no jauna, kā iekšēja pārliecība, es varu iet tālāk, jo Dievs ir ar mani. Dievs mani mīl. Nebaidies lūgt svēto garu, nebaidies klusumā pajautāt Dievam, kungs, ko tu vēlies no manas dzīves? Nebaidies no lieliem jautājumiem, jo bieži tie atver durvis lielām atbildēm. Pasaule tev piedāvā dažādus ceļus. Daži būs skaļi, spoži un ātri sasniedzami, bet ne katrs spožums dod gaismu, ne katrs troksnis dod iekšējo klusumu, ne katra brīvība ved uz mieru. Lūksim svēto garu, lai viņš iemāca izšķirt, lai viņš parāda, kur ir patiesais ceļš, lai viņš palīdz nezaudēt tīru sirdi, drosmīgu garu un spēju mīlēt. Mums ir vajadzīgs svētais gars. Mūsu ģimenēm, mūsu draudzēm, mūsu valstī un tautai, mūsu jauniešiem, mūsu karavīriem un zemessargiem, mūsu ikdienas izvēlēm. Mums ir vajadzīgs gars, kas dziedina ievainoto, stiprina pagurušo, apgaismo apjukušo un no jauna pieceļ to, kurš vairs pats neatrod spēku celties. Tāpēc šodien lūksim ne tikai par skaistiem svētkiem, bet par jaunu uguni mūsu sirdīs. Lai šie vasaras svētki kļūst par klusu, bet
spēcīgu atjaunotni mūsu sirdīs. Lai svētais gars ienāk mūsu dzīvē ar mīlestību, kas dara mūs tuvākus Dievam un vienam otram. Novēlu, lai šajos svētkos katrs no mums no jauna sajūt, Dievs ir tuvu. Viņš nav tālu no mūsu priekiem un sāpēm, no mūsu jautājumiem un cerībām. Viņš nāk kā dzīvības gars, lai iedegtu sirdi, stiprinātu ticību un atvērtu ceļu uz patiesu mieru. Svētīgus, gaišus un Dieva mīlestības piepildītus vasaras svētkus.